bērni īsti, bet atšķirībā no tevis es piepildu sapņus. Ko teiks par to, ko darīt, lai dzīvot kā vēlētos? Vai tu trenētos, kamēr citi atpūstos? Vai tu Karoče, jūs man neliekat mieru, jūs sakat, paskatieties Pacančiku jauno video, Nu tad skatīsimies. Tad labdien cilvēki, šodien react video. Bez ilgas muldēšanas sākam jau skatīties. Vakar iegāja Instagram direktā, man čoks atsūtīs vidīkus, kuras nevar sagaidīt, kad es varēšu uztaisīt react. Lielākā latviešu youtuber, par kur tu nezināji. Visticamāk, tas nebūs nekāda. Čau! Es esmu Monami Frost un šodien es runāšu latviski. Oh my fucking god, kur daudz tetovējumu. Jo visiem! Šodienas video gribēju parunāt ar jums par lielāko latviešu youtuberi, kādu es zinu. Ja jums jautātu, kurš ir lielākais latviešu youtubers, lielākā daļa no jums atbildētu Funface TV. Bet es esmu atradis sievieti, kurai ir daudz vairāk subscriberi par Funface TV. Tiesa gan Funface TV taisa savus video latviski, viņas video ir angliski. Funface TV rest in peace Norbert un Kaspar. Visi jūs neesat lielākie Latvijas youtuberi. Bet viņai ir pāris video, kur viņa runā latviešu valodā. Šo sievieti sauc Monami Frost, viņai ir YouTube kanāls, kuram ir gandrīz 500,000 abonentu. Un, Šodien es runāšu latviski. Rest in peace Funface TV. Jocīgi ir būt kameras priekšā. Kāpēc tu tā saki, Ralf? Būtu arī ļoti jocīgi pēc tam skatīties pašai video un dzirdēt, kā es runāju latviski iekš video. Te nu es esmu, tā kā daudz no jums ir gribējuši dzirdēt, kā es runāju latviski. Galvenais, ka šim vidikam ir 300,000 skatījumu, kas kā viņi runā latviski. Es laikam sākšu ar to pašu, ko es runāju savā Krievu video, ka es esmu latviete, es esmu no Latvijas, no Rīgas, dzimusi Rīgā. Nu, ko paskatīsimies, kas komentāros. RIP Funface TV. Funface TV is dead right now. RIP Funface TV. Un tā tālāk. Man liekas, ka jūs dzīvojat zem akmeņiem. Kāpēc zem akmeņiem? Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. This is хорошо, motherfucking 6 miljoni subi. This is хорошо, stylized as this is хорошо, meaning good. Is Latvian web series in Russian first aired on October 16th, 2010. Čoti! Viņš Rīgā dzīvo. Vēl labs piemērs. Trap Music HD. 3 miljoni subi. Arī no Latvijas. Pirms jūs tur runājat un rakstiet komentāros, get your facts straight. Tas ir grūti. Otrs, mēs nekad neesam teikuši, ka mēs esam lielākie Latvijā. Mēs esam teikuši, mēs esam latviski runājošie lielākie. To jūs ar laikam palaidāt garām. Es neesmu redzējis, ka This is хорошо filmētu latviski vidikus, ka Trap Music filmētu latviski, Monami Frost. Viens vidiks, varbūt vairāk pāris vidiki ir latviski. Tas nepadara viņu par latviski runājošo kanālu. Viņu skatās angļi un pārējie cilvēki, kas saprot angliski. This is хорошо, krieviski runājošies skatās. Un tā tālāk. Get your facts straight! Man vienkārši gribējās uzfilmēt šito vidiku, jo palasot šeit komentāros un arī pašus Pacančikus, man nav saprotams, ar ko jūs domājat, ar majonēzi smadzenēs vai ar ko. Reku, te arī pāris bija normālie. Funface TV ir pirmajā vietā latviski. Rekur, gudrs cilvēks, labs cilvēks. Rekur, Maksims saka, viņa nav latviešu youtuberi, piedzima Latvijā, bet taisa video angliski. Te daudzi rakstā, kā Funface TV abloms, kad viņu apsteiguši šī meitene. Funface TV ir pirmais latviski runājošais kanāls, tie ir latviešu youtuberi. Ir kanāls 5 miljoni plus sub, tas ir This is хорошо, rekur. Viņš arī runā latviski, bet video taisa krieviski. Tie ir krievu kanāli, tāpat kā šis angļu. Tieši tā, auditorijas ir citas. Tak što, what the fuck? Cilvēki, kas jums skaiš? Vairāk pozitīvismu, nafig jūs heitojat? Kāds hashtags Funface TV dead? Kāpēc? Ja jums nepatīk kaut kas nafig, tad jūs skatāties. Kur prikols reāli Evitai rakstīt RIP Funface TV? Man liekas, tev smadzenēm RIP.
Tu nesaproti, ka Monami ir angliski runājošs kanāls. Es arī varu uzfilmēt angliski vienu vidiku kanālā un pateikt, I can speak English. Tas man nepataisīs par angliski runājošo kanālu. Karoče, šis arī ir viss šim vidikam. Takšto, es nezinu, rakstiet komentāros, ko jūs domājat par šo visu. Man tas liekas stulbi bērnišķīgi. Visvairāk man liekas tas stulbi, tāpēc, ka čuvaki nevar apskatīties reāli info un uzzināt, ka This is Harašo ir reāli vislielākais kanāls, kas ir nācis no Latvijas. Un otrs, reāli tas, ka ir heits. Reāli tas, ka ir kaut kāds stulbs heits. Labi, tas arī viss šim vidikam. Paldies jums!